Sveiki, sveiki! Es solījos savā astroskicītē pastāstīt mazliet vairāk par Marsu, kurš tagad tā lēnām jau kļuvis pavisam rāms un tūliņ pagriezīsies jau šajās dienās atpakaļejošā kustībā. Protams, pirms kāds ir sācis iebilst, tas tā tikai no Zemes izskatās, tomēr laika gaitā astrologi ir pamanījuši, ka šie te periodi, kamēr no Zemes izskatās, ka Marss iet atpakaļ, iezīmējās noteiktā veidā cilvēku rīcībā, cilvēku attieksmē, tajā, kā mēs uz notikumiem reaģējam. Jo raugi Marss ir kas? Marss ir mūsu aktivitāte, mūsu agresija, tas, kā mēs izcīnām šīs dzīves cīņas, kā mēs iekarojam savus mērķus, kā mēs iekarojam savus dzīves biedrus, savus partnerus, savu teritoriju un to, kas mums mūsuprāt pienākās. Un iekarot var dažādos veidos, varbūt godīga, taisnīga cīņa un varbūt arī cīņa ar jebkādiem līdzekļiem vai vispār atteikšanās no cīņas. Šis te laiks, kad Marss ir atpakaļejošs, visticamāk būs saistīts ar nepārāk godīgu cīņu. Īpaši tas attiecās uz laiku, kad Marss būs ticis atpakaļejot savā kustībā līdz Vēzim, tas ir pēc mēneša notiks ap 6. janvāri, kad Marss būs nonācis atpakaļ Vēža zīmē un cels gaisā visus aizvainojumus, visu, ko gan kurš viņam ir pāri nodarījis kopš Mūzes laikiem un 2000 slapjā gada, un par visu gribēs tā kā atmaksāt un parādīt, kurš te ir īstais saimnieks. Savukārt, to, ko viņš pats ir solījis un par ko viņš pats ir bijis gatavs iestāties, lielā mērā aizmirsīs. Tā kā vai izliksies, ka neatcerās, vai, ieslēgs atpakaļ gaitu. Ilustratīvi tas ir tā apmēram, kā ir tur kaut kāds karstais pielūdzējs Jānis vai Pēters, kurš tur zvaigznes no debesīm precējas nākamgad, visas vēlēšanās piepildīs, no acīm nolasīs, un tad iestājās retrogrāda Marsa periods, un Jānis vai Pēters sāk kā kāpties atpakaļ, tā kā nē, viņš jau vispār tā kā vientuļnieks pēc dabas, un varbūt nemaz attiecībām nav piemērots, un vēl jau nevar, vēl ir jāuztaisa karjerā tur, un varbūt māja jāuzceļ, un tad jādomā par attiecībām un kāzām. Nē, neuztraucieties, nav stāstīšu no manas personīgās dzīves, bet tas ir tas, kā darbojas šī te retrogrādā Marsa enerģija, un lielākos mērogos piemēram, tajā situācijā politiskajā, kur mēs dzīvojam ar kara darbību un tā tālāk, tā nav laba zīme. Ja? Tas nozīmē, ka jebkurš līdzeklis ir labs, un tas nozīmē, mēs neievērojam to, ko mēs esam sasolījuši. Personisko attiecību tēmā tas dabiski nav labs laiks. Un mēs tādā periodā līdz brīdim, kad Marss būs atkal taisnvirzienā, ir jāgaida diezgan ilgi, tas būs februāra pēdējos datumos, kad viņš sāks ieskrieties un doties taisni. Bet tad, lai privātajās attiecībās būtu pilnīgs ķīsēlis, tad savukārt Venēra pagriežas atpakaļ gaitā no Zemes skatoties, un varbūt situācija tāda, kad mēs gaidījām, kamēr tad vīrieši beidzot izturēsies kā vīrieši un nāks pie jēgas, un tad, kad viņi nāk pie jēgas februāra beigās, tad mums jau ir jau apnicis un izdzisusi tā oglīte, un mēs pašas lielas varenas visu varam, un neko mums nevajag no tiem stulbajiem večiem. Tāda apmēram sajūtiņa varētu rasties. Jā, es no sirds novēlu arī
pie retrogrādas fāzes drīzāk paņemt to pusi, kur ir nevis par katru cenu savas robežas vai savu plānu iekarošana, bet norimšanās, bišķiņa nomierināšanās. Aktivitāte ir labi, ja viņi ir produktīvi. Ja viņi ir pārspīlēti, tad tas ir tāds mērkaķis ar granātu. Un es jums ļoti novēlu savā ceļā šajos mēnešos nesastapt mērkaķus ne ar, ne bez granātām. Un lai mēs līdz tam pavasarim tiekam ar veselu ādu, ar nesalauztu sirdi un ar izpildītiem solījumiem. Paldies tev, noklausījies!